beigās par kaut kādiem 80 rubļiem pārdeva dezodorantu, kur paņem, atrauj vaļā, visu sapūš iekšā glāzē un čakt izdzer. Kamēr mēs tur bijām kaut kādi 3 vai 4 līķi bija, vienu tur nosita ar elektrību, vienu laikam tur piekāva, un 2, kā viņi teica, viņi tīklos sapinās. Viņš paņem to žokli, čakt aizmet projām. Mēs tur kaut kādu brīdi rokāmies, atrodam pusgalskaus, aiznesam pie viņa. Čakt rokām. Mums vairāk maksā par izraktu. Ar sodāmību nebija 2 no pieaugušiem vīriešiem saistīti. Vietējais tur deputāts un vietējais milicis. Pārējie bija labākā gadījumā tur bēga no alimentu nemaksāšanas. Labdien, dāmas un kungi! Kārtējā prāta spēļu podkāstu epizode, un šodien mans viesis ir arī mans cīņu biedrs Ivo Krumholts, cilvēks erudīcija. Ivo, čau! Varbūt, jā. Labi, čau! Īstenībā, tad, kad es gatavojos podkāstiem, es parasti apskatos par šiem cilvēkiem. Tevi es daudz jau maz pazīstu, tāpēc man mazāk, bet es vienmēr arī ierakstu ChatGPT, lai viņš man kaut ko pasaka par Ivo Krumholtu. Ivo, kā tu domā, ko ChatGPT par tevi pateica? Ka no vainažiem, ja? Nē. Tātad, Ivo Krumholts, latviešu aktieris, televīzijas personība un pasākumu vadītājs. Plašāk atpazīstamību ieguvis ar lomām Latvijas seriālos un televīzijas projektos, kā arī ar savu harizmātisko enerģisko komunikācijas stilu. Strādājis gan teātra vidē, televīzijā, kino projektos, izklaides pasākumos un vadīšanā. Publiskajā telpā Krumholts bieži asociējas ar humoru, spontanitāti, pašironiju, spēju ātri reaģēt un improvizēt. Tur par teātri laikam nav taisnība, bet tāds grams ir no tā visa ir. Es esmu spēlējis, man ir bijusi loma seriālā. Tā ir mājās telefonā ielikts, tur ir kaut kāda 1,5 sekundes slavas, kad mēs bēgam no cietuma. Tunelis, tur bēg it kā no tā Jāgavas cietuma, bet tas viss notiek Mangaļas salā. Un tur redz, kā no vienas kaldiņa pārskrien uz otru. Tad man ir loma filmā. Tur ir bišķiņ garāk, tur ir 2 sekundes, ja mēs dziesmu svētku tur pa priekšu noejam kaut kādiem, pirms ienāk, zem, kas dzied tajā tur gabaliņš. Loma ir videoklipā, esmu... 10. tramvajā, ja? Jā, tur students tāds, Bet arī un vēl ir vienā filmā, vēl seriālā nofilmējos, bet tur man noteikti parādīt, un tas būtu bijis Netflixā, bet sākās karš, un tas režisors bija Krievs, viņš kopā ar Angļiem bija. Tad viņi laikam to filmu neuztaisa, viņiem noņēma līdzekļus. Kaut kā tā. Bet bija arī kaut kāda korejiešu filma, ne? Korejiešu filma man 3 reizes izsauc uz, ka būšu kaut kas. Nomērīja tērpu, uzlika kaut kādu sataisīju, apskatījās, kā izskatās ar visiem grimiem kaut kā. Pēc tam zvanīja pēc nedēļas, ka es būšu kaut kas cits, pat tā faktūra patīk, vai kā to sauc. Atkal viss nomērīja, kā, un pēc tam 3. reizē viņiem tur kaut kāds budžets un samazinājās. Bet tā ir rādīta, ja tur būtu bijis, tad tur būtu bijis. Jā. Tur, principā, varētu būt korejiešu vectētiņš. Tur nebija, tur bija kaut kāds... Krievs. Kaut kur tālu austrumu tāds, mužiks, jā, kā saka. Tu tā mūsu lielo padomju savienību kādreiz esi izceļojis krustām šķērsām, vai ne? Krustām šķērsām, nē. Bet esmu bijis tādās vietās, kur, liela daļa varbūt nav. Bet tas ir pateicoties tādā brīvprātīgi piespiestā kārtā. Jā, bija padomju armijā, biju Turkmenistānā 3 mēnešus tur Karakuma tuksnesī uz oāzes, kad tev sākās tur, temperatūra ēnā ir tuvu pie 50, un tas turās no marta beigām līdz septembra beigām tāda temperatūra, un, lai aizējot gulēt, tev ir viens variants tikai tu samērcē palagu, saslapini visu palagu, noliecies gulēt.
Ja es aizmidzu 20 minūšu laikā, tad ir labi. Ja nē, es tad eju atkal slapinu to palagu un pārklājies. Ja tur tāds. Nu, un tad vēl otrs tāds, vēl pie reizes mēs bijām no turienes, braucām uz poligonu. Mēs bijām Kazahstānā. Un tad ir pirms tā, tā lielākā daļa pēc tās oāzes bija pie Kaspijas jūras tagadējā. Turkmenbašī tajā laikā bija Krasnovodska. Tur Ulmans apglabāts, viņš tur bija pēc pēdējos 2 gadus pavadīja un kaut kā. Ja es būtu zinājis, tur taisīja ekspedīcijas viņas, lai meklētu, ja es būtu zinājis, es būtu uzprasījies atvaļinājumā, es būtu droši vien atradis to Ulmanu kapsētā, bet tās kapsētas viņam tāds baigi interesantās. Tā visi kolhoz laika, droši vien tā laika kolhoz laika, tie būvmateriāli gāja vai no uz vasarnīcām, vai uz mājām, vai uz kapsētu. Ja? Droši vien tās visas publiskās ēkas, ko uzcēla, tur nekas nebija. Tāds grēsni. Un tā otrs bija, mēs bijām studentu celtnieku vienībā. Bija jau pat 2 tādas, kas mēs pirmā bija arheoloģiskā studentu celtnieku vienībā, tur mēs mēnesi nodzīvojām pa Viļņu, ja, tur atradām kaut kādus sacelšanās dalībnieku skeletus, un tas bija tāds trakais laiks, kad bija Baltika un viss tā atmoda, un te Guvē laiša Lietuvā, un viens puse dusu, puse graži Lietuva bez Ruse, tāds. Un pēc tam bijām nākamā gadā Jakutijā. Tur bija pa melno, respektīvi, tāds 2 mēneši mēs tur nopelnījām tādā, priekš tā laika vaiprātīgas summas. Studentu celtnieku vienības, skaitījās laba studentu celtnieku vienība, ka tu nopelni 800, kaut kur 700, 800 rubļus, tad mēs kaut kur, 2 reizes vairāk kaut kur nopelnījām. Tā bija tā kā atbrauc mājās, tā bija pirmo reizi bija 10 rubļu banknotes paciņa. Tā, ka tev ir. Ja. Tur bija, tas lielākais rāviens bija, mēs tur baržas bija, haltūru dabūjām krāmēt baržas, es godās 2 dienās, kaut kāds 130 tonnas pārcelāja. Tā, ka tev ir, visi nesā un man ir jāpadod maisi. Maisi ar rīsiem, maisi ar miltiem, maisiem kā. Pēc tam 2 dienām birksti bija šitādi. Kombinizons bija no miltiem, tāds kā Maksā un Moricā, ja, tā viss ir no sviedriem, viss ir tur salips. Un tā mēs dabūjām tur kaut kādas kasetes, botas, plašķus un kā tur, bišķiņ tā izlosēts. Bet tāds fanīts ciemats, bijušajā Lēģerī uztaisīts. Barakās visu lielākā daļa dzīvo. Un viss ieeja pie viņiem ciemos iekšā, tur jaunākās. Plazmas tajā nebija, ja, televizori vai kaut kādi viedie televizori, vai kas jaunākais skaņu aparatūra, jaunākie televizori, jo viņiem bija tajā laikā laikam labākā šahta pasaulē, kur visvieglāk iegūt ogles. Tad nošķūrē, tur ir zeme, kaut kādas pāris metrus nošķīrē ar buldozeru ar zemi un tad roc ar ekskavātoru. Ogles gan tādas, vaiprātīgi sūdīgas, bet pie mums arī kaut kādā vienā brīdī tur Pārdaugavā tirgoja tādas, bet, tad, vēl tur bija tas ciemats tāds paradoksāls, ka tev, ar sodāmību, nebija 2 no pieaugušiem vīriešiem saistīti. Vietējais tur deputāts un vietējais milicis. Pārējie bija labākā gadījumā tur bēga no alimentu nemaksāšanas, bet, visi tur sēdējuši, visi un kaut kā. Tas bija smieklīgi tie sākuma cirka gājieni, kā aizbrauc jau uz turieni, visiem līdz tur šņābis, un šņābis gāja pie mums pa 10, tur gāja pa 150. Pēc tam izpirka visu to šņābis, kaut kādās 2 dienās. Tur. Tad pēc tam izpirka, Džeki pārdeva savus rīdzinieku odeklonus pa kaut kādu 120, beigās pa kaut kādiem 80 rubļiem pārdeva dezodorantu, kur paņem, Džeks tā paņem, atrauj vaļā, visu sapūš iekšā glāzē un čakt izdzer. Tur kaut kā tajā laikā, tur, kamēr mēs tur bijām, kaut kādi 3 vai 4 līķi bija, viena tur nosita ar elektrību. Vienu laikam tur piekāvu, un 2, kā viņi teica, viņi tīklos sapinās.
Tiklos apinās bija tā, viņi bija kaimiņu ciemā nofenderējuši motorlaivai motoru, bija pieķerti, ja, un tad no kaimiņu ciema viņus bija, lika viņiem sapīties tīklā, ja, tur iemet kaut kādā Aldānas upē un viss. Čau. Jā, lustīgi. Klausies, par šito te viļņu pastāsti. Tu man iepriekš stāstīji, ka jūs tur tādu nopietnu izrakumu taisījāt. Nē, droši vien, ka nopietnas. Nē, visi arheoloģiskie izrakumi ir nopietni, bet ir tāda kaut kā droši vien asociācijas, ka arheoloģija ir baigi smuki un baigi tur ņemies un tur kaut ko ķiberējies un kā, bet man lielām arheoloģija ir tā, ņem pēc iespējas vairāk zemes un aizmet pēc iespējas tālāk. Kamēr lido atpūties. Jā. Jo tur kaut kādā mēs attīrījām, tas darba lauks bija pie lejā zem Ģedemīna torņa. Mēs attīrījām kaut kādu pils sienu, sākumā, un ko tur arī kaut ko atrod. Un tāpēc tam bija kaut kāda arī turpat pie Ģedemīna tā pils, tur bija kaut kādas kazarmas, tur kazarma pagalmā. Tur smieklīgi bija. Tur. Kā rokām mums tas priekšnieks saka, tagad ņem vairāk, jo mēs vairāk iznesam, jo kā, mēs atrodam kaut kādu žokli. Aiznesam pie viņa, varbūt, ka vajag. Viņš paņem to žokli, čakt aizmet projām. Ja. Mēs tur kaut kādu brīdi rokāmies, atrodam pusgalskaus, aiznesam pie viņa. Čakt rokām, mums vairāk maksā par izrakto. Tam bija tāds ņiprākais vienībā, man bija lomeks iedots, un tad bija kaut kādā brīdī, kur tāds ietāk zem, un kaut kā iecēt lomeku, tā palauž, lauzina latviski. Un iznāk tāds ritīgais šitas kājas stilbu kols. Mēs saprotam, kaut kas ir jādara. Tad ņēmām to stilbu kaulu, mans draugs Sainārs Lutkovskis. Mēs abi gājām pie galvenā lietuvieša tā arheologa. Un tad viņš tur, tur laikam kaut kas ir. Un tā bija tāda mierīga, tur varējām atpūsties, ja, jo meitenes ņēmās ar rotiņām, ar ķellēm. Tā. Mums bija pat dienu jāiznes viens nestuvs, kur bija tur ik pēc 15 minūtēm. Tad atšķirība ir, jā. Un tad tur atrada kaut kādus 11 vai 13 tur skeletus. Izrādījās, tā versija bija tāda, ka tie esat kaut kādi sacelšanās dalībnieki, kuru skeleti nebija atrasti. Viņi bija, sacelšanās bija tajā laikā, kaut kādā 19. gadsimtā pret krieviem. Tur kaut kādos avotos rakstīja, ka pret zimbūšanu, bet patiesībā bija pret krieviem. Tad viņi tie bija sagūstīti, nomocīti un tad nošauti. Un tad nolikti zemē, tur kazarmu pagalmā, bišķiņu zem uzbērt un ar zirgiem novalēts, lai zirgi sabradā, lai tu neviens nevar atrast. Un tad tā. Varbūt kaut kur Lietuvas vēstures grāmatās ir, ka tur ir atrasti tie un tie. Un tad un Ivo Krumholts ir pielicis roku šim te visam. Bet tas tāds kaut kāds bija bērnības iespējams sapnis. Ivo, tu esi pēc izglītības vēsturnieks. Kā tu redzi, tā vēsture, ko tev mācīja tajā laikā, atšķirās no tā, kāda viņa šobrīd tiek interpretēta? Tur droši vien ir grūti atbildēt. Tur varbūt ir kaut kādas arī lielas atšķirības, ko mācīja skolā, ko mācīja augstskolā un kā tagad to visu interpretē. Es domāju, ka augstskolā tur viss bija kārtībā, izņemot tos kaut kādus mistiskos priekšmetus, kas bija tiem pasniedzējiem uzspiesti, lai viņi māca tur PSKP vēstures un zinātniskie komunismi. Ļeņina kopotos rakstus lasīja? Mums Ļeņins bija jālasa PSKP vēsturē, ja tu nelasīji Ļeņinu, tad tu netiki cauri. Labi, tad tāpat pa liela daļa jau varēja izbraukt uz kaut kādu citīgo meiteņu, pat īstenībā citīgo meiteņu, kas ir mācījušās kaut kad pirms gadiem konspektiem, ja, ka tur izlasa un kā. Un tieši lekcijās arī tur stāstīja. Bija kā, bet mums bija pasniedzēja tāda, ka čaļiem bija diezgan vienkārši. Tur tā čaļas pēc idejas nemet ārā. Meitenes tur varēja, tur bija baigā loterija, vai tai pasniedzējā iepatiksies vai nē, un tur varēja kārtot pa kaut kādām 7, 8 reizēm.
Tu, kad Raināri izdomājāt uzrakstīt vēstuli uz BBC, izveidojāt lielisko piecinieku, kādas bija tev ekspektācijas no tā visa? Ekspektācijas nebija nekādas, un gribējās kaut ko darīt. Tajā laikā nekas kaut kas tāds nebija. Pamēģinām kaut ko uztaisīt. Tur tajā brīdī, ja tur galvā mētājās visas tādas idejas, tad jau nekas nebija. Vienā brīdī uztaisām politisko partiju. Uztaisām, atjaunojam kaut kādu studentu korporāciju. Kaut kas tas parasti viss apstājās kaut kādā sarunu līmenī, bet tas bija tīri reāls. Mēs arī nevienā brīdī neko necerējām, neko. Uzrakstīja, kas būs. Mums jau bija baigais pārsteigums, ka pēc kādiem 3 mēnešiem atnāca atbilde. Bet tur bija interesanti, nevis elektroniski, reāli, fiziski. Mājās stāv tā vēstule, es to kādreiz parādīšu. Par ko tu gribēji bērnībā kļūt? Par kinoaktieru. Tad jau te viss par Gojko Mitiču. Līdz 3. klasē es gribēju kļūt par indiāņu filmu aktieru Gojko Mitiču. Es kaut kāds no 5 gadu tur jau tur tajā ciemā Vitrupē tur rādīja kino, un tur bija tur. Un sliktākā gadījumā par indiāņu romānu rakstnieku. Pēc tam kaut kādā 4. klasē, 5. salasījos kaut kādas bibliotekā citas grāmatas, te es gribēju kļūt par jūras arheologu. Kaut kāds bija tur, kā tur ceļ amforas ārā no ūdens un kaut kāda nirkst ar akvalangu un kaut kā. Pēc tam es gribēju būt par sportistu. Mums tur atnāca, respektīvi viens no tādiem dzīves pagriezieniem bija, ka uz Ainežiem atnāca jauns fizkultūras skolotājs, viņš sāk trenēt futbolu. Un tad visi panesās, ka jāiet. Tajā laikā bija tā, ja kaut kas parādījās tajā mazajā pilsētiņā, tad visi gāja piņus. Tur nodibināja kartingu pulciņu, visi gāja braukt ar kartingiem vai nodibināja kaut kādu tādu. Un futbolu. Pirms tam bija tāds baigs slimīgais. Reiz gadā slimoja ar plaušu karsoni, tad mājās lasīja daudz grāmatas. Kaut kā man kaimiņš aizvilka līdzi, ka jāiet uz futbolu. Tā kaut kā pavilkos. Tad kaut kādā jau gribēju 8. klasē. Jau par sportistu. Tad bija doma, ka neies vidusskolā, stāsies Murjāņos. Klases biedrs arī bija tur, pierunāja. Es biju domājis kaut kādu vieglu lietu. Klases biedrs pierunāja, ejam uz Cikstoņiem. Brīvā cīņa. Aizgājām visu no tiem normatīviem. Mums abiem diviem tur bija labākie laikam. Es biju kaut kādās skriešanās un kur tur vēl lekšanās. Un tur man bija labākie, viņam bija tur, kur ir jāvalkās. Vienīgais, kas man bija sūdīgi, laikam presīt nebija. Viss būs, ja viss tie nokārtos pēc tiem normatīviem atbilst, pēc atzīmēm atbilst, bet tad tur bija sporta dispensers, izbrāķēja, kā Cikstoņiem liels slodzi uz acīm, ka spiediens ir sabojāties redz vēl vairāk. Okay. Tad es kaut kādu brīdi aizgāju uz vidusskolu, tad kaut kādu brīdi neko negribēju. Tad bija kaut kādā 9. klases beigās bija. Tad tajā laikā bija problēma ar visām padomju armijām un kā. Un neviens jau tur tā labprāt negribēja tur iet. Bija no futbola komandas, kas tur spēlēja 2 gadus vecāks, viņi bija aizgājuši studēt uz Jelgavu uz ekonomistiem. Jo tajā laikā kaut kādu vienu brīdi bija no medicīnas institūta neņēma, tagadējās Stradiņu universitātes, no Jelgavas neņēma. Tad domāju, stāsies tur. Tad pēc tam kaut kādā vienā brīdī pārdomāju, uz kaut kādā 10. klases beigās varētu būt, ka varētu stāties startu uz sporta medicīnu, tas pats kaut kā sirdī, bet tad, tā kā nobijos, jo tur bija kaut kādas, vaiprātīgais konkurss, man liekas, nezinu, laikam Latvijā bija 4 vietas, bet es rēķinu uz kaut kādiem tur,
Cīši daudz, ja. Nu, tad es domāju, mēs tur kā visi sportisti iesim uz Fizkultūras institūtu, Biosporta pedagoģijas akadēmiju. Izgājām tur sagatavošanas kursus, tur bioloģija, ķīmija, tur kaut kādas treneris, tur tās vingrošanas staipīja, visādas tur špagatus un kaut kādas briesmas. Peldēt tur bija jāpeld, kaut kā mēnesi nogājām. Viens no tiem bija, mēs trietā bijām no skolas Salzgrīvas, tad tur viens no tiem iestājās, bija Latvijas izlases treneris, tagad TTT treneris Aigars Neribs. Un arī tā, visi sev ir tie kursi iziet, jākārto jau eksāmeni, sporta dispansers, nav. Paliek tagad tas ir kaut kāds 28. jūlijs, līdz 1. var iesniegt augustam dokumentus. Kaut kur jāstājās, visticamāk. Aizēju mājās, šķirst to grāmatiņu, varēja stāties augstskolā gandrīz izņemot ar valodām, kas ir saistīts pārējās vietās. Man bija diezgan gaiša galva tajā laikā. Varēja stāties šķirstī, tur varētu. Klases biedrs gāja uz vēsturniekiem. Es arī iešu. Aizbraucu uz Rīgu. 3 grupas tur bija. Tur kaut kādu izvēlējos, kurā ir vismazāk tajā brīdī pieteikušies, pieteicos tajā. Tad viņš neiestājos, es iestājos. Kaut kā tajā laikā bija. Tagad visu, tur bērniem grūti eksāmeni un kā. Mums bija vidusskolā, mums bija 7 eksāmeni un iestāšanās bija 4 eksāmeni. Nevis tā, ka tev tur pēc kaut kādām atzīmēm un kā, bet tev tur bija sacerējums, tad bija latviešu valodu, mutiski vācu valoda un vēsturi kopā vēl ar sabiedrības mācību un kaut kā tā. To nokārtoju. Tad bija kaut kāds mēnesis kolhozā. Pēc tam mēnesis uz lekcijām, tad paņēma armijā. Tad kaut kādā 2., 3. kursā jau tā paķēra bišķiņ. Kas tur notiek? Jā, bet mūsdienās bērni jau nemaz nezin to, kad kādreiz bija tas obligāti jābrauc uz kolhozu un jādarās visādas lietas. Es pats esmu braucis gan karpeļus lasīt, gan aronijas vākt. Man liekas, runkuļi arī vēl bija. Mums ir bijis, vidusskolā mēs vācām kliņģerītes. Kurā vietā tad kliņģerītes tādas? Kas tā ir? Korģena, jā. Pie Salzgrīvas. Tur bija, viņi nodarbojās ar ārstniecības augu audzēšanu. Mēs ar rudenī 2 gadus, mēs 2 rudeņus vecām kliņģerītes. Vienu mēs lasījām citā kolhozā, tur kartupeļus. Bet tur ar tām arī bija, mēs pateicoties šiem ārstniecības augiem, bija parādījās mūzikls Nāc pie puikām, viss tur eiforija un kā. Tad mēs ar klasi sarunājām ar kolhozu, ka mēs lasīsim kumelītes 2 dienas. Un par to dabūs klase autobusu, lai aizbrauktu uz Nāc pie puikām. Pacētosies kumelīšu tējiņai, mēs noskatījāmies Nāc pie puikām. Ivo, futbols viņš nav aizgājis no tevis projām. Tev ir hobijs, tu kolekcionē futbola komandu šalītes. Tā es pa brīdim visu ko kolekcionē. Tas ir pēdējais, varbūt pēdējā laika. Tā vairāk uz... Cik tev ir kolekcijā jau? Es pat nezinu. Nav jau nekāds tāds... Ja es būtu baigais kolekcionārs, tad droši vien skatītos pa eBayiem un visādiem tādiem un tur mainīties un kā, bet tas tāds, kāds ir brauc uz ārzemēm, tad tu pasūti. Izlases man ir kaut kādas 40 pāri klubiem. Klubs es īsti, klubu šalis it kā nekrāju, pēc viņas pie manas reizēm nonāk, jā. Atnāk līdz tevi. Atnāk līdz maniem, jā. Tad vēl kaut kādus tur esmu krājis, tādu no interesantākajām kolekcijām, ko bija. Bērnībā bija tur viss, kā jau standarts, kā padomju laikos ir pasmarkas, ir sērkociņa etiķetes, tad ir laikam alus etiķetes, jā,
Un kaut kādi vēl, kas tur bija. Nu, Es krāju, ten bija paradoxāls, es krāju ārzemju klubu, futbola, basketbola klubu nosaukums. Kā tev iznāk sports? Jā. Tu dzīvo laukos, tev ir avīzes sports. Jā. Tur ir par novusu, par motokrosu, par ko, un ārzemju ziņas tev ir kaut kāds tur maziņš tāds, sērkociņa kastītes lieluma rakstīņš, ka kaut kāds tur klubs ir kaut ko, ar kaut ko nospēlējis. Vai arī, tad, kad piedalījās no PSRS kluba, teiksim, tur bija Lisija Dinamo vai CSKA, tad bija sūdīgs. Spartaks vai kaut kāda, ka viņi spēlēja ar ārzemniekiem, tad uzzināja, ka ir kaut kādi, ka ir, pieņemsim, Feyenoord, ka ir Ajax, ka ir Barcelona, ka ir Real. Ka tur no kaut kādām tām druskām tur rakstīja kladē, alfabētiski bija sakārtot, tur klubu nosaukums Madrides, Real, tur uzzīmēja ar flomasteriem Spānijas karogu. Krāja klubu nosaukums. Citi krāja tur bildes ar mašīnām, tur visādas pasūtīja svetmotoru un kaut kādas skaņas. Bet tāda interesantākā kolekcija bija, kas man patika. Man stāv kaut kāds albums arī ar kaut kādiem pār 100 ārklātnītēm tur pilsētas naktī. Un nevis tāda, ka tev ir fotogrāfija, atklātnīte, ka tev ir nofotografēta Rīga naktī. Bet tur bija tādas viņas taisītas tā kā, kā lai to saka, funny. Tev ir pēc idejas ir melna kartīte un tur uzrakstīts Rīga naktī. Vai arī uzzīmēts, pieņemsim, Pētergailis, vai pieņemsim Brēmenē bija Brēmena naktī, teiksim, tev ir melna kartīte, un tev ir 4 pāri aci dažādi, viens virs otru. Ja? Tādas man kaut kur pār 100. Vai tur bija Venecija, tur ar pupiem, ja? Tur kaut kur lejā. Kaut kā tā. Tu kādreiz esi izteicies, ka tev nepatīk zaudēt, tāpēc tu esi cilvēks, kurš iet un uzdod jautājumus. Tā varētu. Zaudēt man nepatīk, noteikti. Kādās tupu spēlēs, neskaitot prāta spēles, vēl piedalījies erudīcijas? Ko varās televīzijas? Es piedalījies. Esmu. Šobrīd izskatās, ka vairāk es negribu. Mēs taču tevi bijām šajā te Vipā. Jā. Nē, tur ir līdzīgi droši vien kā kaut kādā kazino, ka tev ir. Kazino pelna uz to, ka cilvēks spēlē spēles, kuras viņi nemāk spēlēt. Lielākā peļņa ir uz to, ka cilvēks spēlē spēles, kuras viņi nemāk spēlēt. Un tur ar kaut kādām prāta spēlēm ir tev vajag spēlēt spēli, kuru tu māki spēlēt. Jo. Nevis kaut kāds, labi, es tur esmu zaudējis tur. Respektīvi kaut kādu 15 jautājumus es spēlēju tā kā vipu es spēlēju tā kā 15 jautājumus, tur spēlēju to kā to, ka nav. Tāds haotisks, zaudēt nepatīk. Psihs. Es spēlēju tā kā pēc idejas, kā Aļona Ostapenka. Labi, bet var vinēt jebko un var zaudēt jebkuram, jā, un psihopātiski. Golfu es arī tāpat spēlēju, jā, ka tev, ir, jā, tur jābūt. Var. Maucam. Es zinu, kā ir. Man komanda saka, Edī, tu katrā podkāstā runā par golfu, vai tā tiešām cita nekā nav. Nē, man pašam patīk golfs, un tas komanda jau atkal man aplausus velta. Īstenībā pirmais turnīrs, kurā es piedalījos, tas ir tavs Hoļca kauss, un tas bija vienkārši fantastiski. Un, mans podkāstu viesis Gatis Šļūka, mēs ar viņu arī šito apspriedām, ka mēs abi bijām tur pirmajā vietā. Ja? Viņš no augšas, es no apakšas. Un, cik gadus jau ir tavs šis te turnīrs? Pašu kausu es iegādājos tad, kad bija uz otro turnīru. Respektīvi bija tā, kā mēs sākumā bija... respektīvi uztaisīja Latvijā pirmo laukumu viesturs un arī sāka parādīties golfs. Un tad viņi kopā tur Kristiāns Rozenvalds
Nu, viņš bija tā mediju aģentūra, kā viņiem saucās. Tagad es esmu aizmirsis. Bet, respektīvi, uztaisīja turnīru, lai iemācītu žurnālistus, kas ir golfs, lai viņi nerakstītu muļķības par golfu. Nu, tādās, respektīvi, ja tev žurnālisti zina, kas ir golfs, viņi rakstīs par golfu ik pa brīdim, un tev, tad, kad rakstīs, tiks popularizēts golfs, tad arī kaut kādi cilvēki tur pievērsīsies tam, un laukumam, respektīvi, izdevīgi, ka cilvēki zina, kas ir golfs, tad arī kaut kādā brīdī varbūt viņiem aizlieks. Ka golfs nav kaut kāds vaiprātīgais tur Jobsa un kādu tur Ilona Maska un Trumpa vaļasprieka. To var atļauties tikai Ilons Masks un Trumps, bet to arī var atļauties mirstīgie cilvēki. Un patiesībā tā ir. Un golfs ir, man liekas, ka izmaksas ziņā tādā amatieru kaut kādā līmenī ir lētāks nekā tenis. Un plus mīnus tas pats, kas ir kalnu slēpošana. Ja tu vari atļauties, ja tev baigi paķert, tad tu sāc apaugt ar visādām cūcībām. Tur bija, viņš uztaisīja divus tos turnīrus, viens vienā gadā, otrs otrā gadā. Un tad mēs bijām, lai sagatavoties tiem turnīriem, bija kursi, nokārtojām zaļo kartu un kā. Un tad bija kaut kāda draugu kompānija, ka reiz pa reizē mēs aizbraucām uzspēlēt. Un tad mēs reiz pa reizē aizbraucām uzspēlēt. Lai būtu interesanti, šis būs Vaidakova noskrietā pusmaratona turnīrs vai apskatās kalendārā. Šodien ir Nigērijas neatkarības diena. Šis būs Nigērijas neatkarības dienas. Un tad tā, mēnesī kāds 2-3 reizes kaut kur aizbraucām. Tur es, Galkins, Vaidakovs, Naroks, kas tur vēl, tā vēl tur 4 plus mīnus. Un tie pārējie mēdī atkal bija savā starpā. Tur Janševits un kas tur viņi arī tur maisījās un kaut kā. Un tad iekrita tā, ka viena šī braukšana bija plus mīnus laikam ne tā manā dzimšanas dienā, ne tā diena pirms vai pēc. Šis būs Hoļckaus. Ja. Mēs izspēlējām, atzīmējām tur, ka ir pirmais uzvarētājs Gundars Galkins. Pēc gada bija Latvijai gāja ritīgi kruta futbolā. Un sākās, bija labi izlase, bet tur īsti vēl nezināja, kā ies. Un bija pirmā atlases spēle tam atlases ciklam, kad mēs aizbraucām uz Portugālu. Kur mēs izcīnījām vietu uz Portugālu. Un bija pirmais mačs uz Poliju. Un Rozenvalds tur bija sarunājis, mums jau bija izveidojusies tur tādi jau laikam pat mediju līga vai bija vai nebija. Respektīvi, neatceros, tā laikam varbūt bišķi vēlāk izveidojās. Un viņš bija tajā laikā arī paralēli Futbola federācijas preses sekretārs. Sarunāja, ka ir dabūs biļetes uz futbolu. Pie reizes tur bija ar Latvijas konsulu Polijā un ko tur vēl. Un sarunāja kaut kādu golfu laukumu Polijā uzspēlēt. Mēs aizbraucām uz turieni. Tur bija tā, pirmā bedra tev ir 150 metru priekšā tāds līkuma dīķis. Ja. Stāv, tu nevari aizsist tik tālu. Ja. Tur kaut kur jākuļās pa malu un kaut kā. To izspēlējām to turnīru. Es jau biju, zinājām, ka spēlēsim golfsā. Iekrita, tas bija kaut kur plus mīnus ap 10. oktobri. Ap dzimšanas dienu bija nopircis kausu, sagatavoja kausu. Tad pēc tam kaut kādas, tas iznāk kā, kurš tas iznāk gads? 2004. bija fināls, 2003. mēs spēlējām. 2002. laikam. Tas šogad 24. gadu būs. Vai pat 2001. varbūt. Kaut kāds tāds 2002. vai 2001. Jā, pa tiem gadiem. Tā bija kādu brīdi bija, ap to laiku tas formāts bija tur dažādi. Bija Strauks un Strauks Neto un Strauks Bruto un Stableforts un kaut kā un pa tiem laukumiem, kā tur iekrit. Un tā kaut kādā vienā brīdī ienāca prātā doma, ka tur taisīt turnīru. Kāds nav cits, man liekas, Latvijā nav nekur tāda turnīra, kur spēlē tik sitienas, cik man paliek gadi. Un kurš tiek tālāk, tas vinē. Tāds vienkāršais.
Parasti smieklīgākais gan ir tas, ka tur pa lielākai daļai jau tie cilvēki, kad tiek līdz, kaut gan ir pa vienu sitienu vairāk, tiek līdz tai pašai vietai, kur iepriekšējā gadā. Nē, es pagājuši gadu tiku līdz 6. bedrītei, tā kā man šogad plāns ir tikt nedaudz tālāk. Jā. Kaut gan šogad es esmu 2 reizes izspēlējis un līdz 6. es tiktu. Man bija 2 spēles Viestros un vienu es pabeidzu ar 71, man liekas, otrs bija pār 80. Uz 9 bedrītēm, protams. Ivo, ja mēs parunājam par jautājumu taisīšanu, tu esi uztaisījis neskaitāms jautājums, tur saskaitīt nav iespējams. Ir kaut kādas tēmas, par ko tu kategoriski atsakies taisīt? Tēmas, par ko es atsaku? Es pieļauju, ka par kaut kādas ir tēmas, par ko es nejādzu absolūti neko. Tāds ir daļa, jā, protams. Nē, ir tēmas, par ko es nejādzu, un es taisu par mašīnām, jā, vai par mūziku. Jā, man ir izmeta no 1. klasē no koru un deju kolektīvā neuzņēma. Apmēram kaut kādām tādām lietām. Bet ir kaut kādas, es nezinu, man tur pārāk. Nē, es neteikšu, kas man nepatīk. Kaut gan var uztaisīt tos jautājumus jau par jebko, un tā ir interesanti. Bet parasti tas viss ir kaut kādā, visbiežāk, ka tev ir jātaisa baigā čupa, tad ir riebums. Par visām tām Eiropas štelēm. Esmu taisījis, un ir reizēm pat ir sanācis labi. Mēs esam tur radio taisījuši raidījumus par Eiropu, Eiropēdiju bija, un vēl kaut kādas, un ir labi. Bet man tas baudu īpaši nesagādā. Jā, mēs ar tevi kopā esam strādājuši vairāk jautājumu izveidošanā. Televīzijas projektos tu taču arī esi vairākos taisījis jautājumus, vai ne? Es esmu gadu bijis arī TV raidījumu vadītājs. Kurai jau tu vadīji? Tik ilgi jau nedzīvo neviens. Tas, kas arī sākās, bija. Mēs uztaisījām Lielisko piecinieku. Pēc tam bija laikam Lieliskam pieciniekam 2. sezona. Es zināju, kas tas ir 94. Bija tāda avīze. Diena vēl ir joprojām. Dienai bija savulaik tāds pielikums Lietišķā diena. Jā. Un viņai Lietišķai dienai bija tur kaut kāds beigies konkurss, kur cilvēki tur par finansēm un kaut kā. Un viņi bija noskaidrojuši tos uzvarētājus. Viņu bija dzirdējuši, ka ir tāds lielskais piecinieks, vai nevar uztaisīt viņiem finālu tiem tur dalībniekiem. Uz to finālu uztaisīja finālu, un uz finālu viņi bija, dienai tajā laikā naudas daudz, bija paaicinājuši tur kaut kāds, kas filmē. Un filmēja no Labvakar, Kots, Edgars un vēl kaut kādi tie nofilmēja. Un tad bija, vai es negribu kaut ko tādu, tas raidījums kaut kur parādījies, nezinu, vai parādīja, vai palika iekšējā lietošanā un kā. Tad Kotam iepatikās, ka vajag kaut ko tādu uztaisīt televīzijā. Tad bija, ka taisīsim spēli, uztaisījām, saucās Pērļu raktūrs, es biju vadītājs. Režisori bija Ilze Turka, sveiciens Ilze. Bet viņi paši bija pārāk aizņemti ar Domburu un tiem gudriem raidījumiem, ar dziesmu manai paudzei, jo tā redakcija skatījās politiski kaut kāda, es nezinu, kaut kāda vēl tāda, pamatā tur nebija izklaide. Mūs tur atstāja tajā savā nodabā kaut ko rušināties. Mēs kaut ko taisījām, tur kaut kādi reitingi bija, kaut kādi nebija. Aicinājām, un pēc tam bija televīzijā notika reformas, un to raidījumu pārcēla pārveidoja citas redakcijas, izveidoja
izklaides redakcija pārcēla mani tur uz to izklaides redakciju. Nu, un tad bija papildus, lai tas raidījums it kā paliek, un lai saglabātu slodzi, bija jādara kaut kādas tur muļķības, jāaicina, jāmeklē dalībnieki iepazīšanās šovam, kur tur vadīja, laikam, sākumā Virkavu un Kaķis maisā vai kaut kas tam līdzīgs. Tas man, protams, nepatika. Es uzrakstīju atlūgumu un atgriezos tā uz pilnu slodzi atkal radio. Nu, un tad kam tikai es neesmu teicis. Nu, bija lielākā tāda svarīgākā sadarbība bija Prātu banka, kur taisīju. Pirms tam bija Dūlēm taisīja kaut kādam ceļojumu raidījumam, un tur vēl kaut kādiem mēmā šau kaut kādiem 2 raidījumiem. Es neatceros vairs, kā ir. Viens bija par Guinness rekordiem, un viens bija par kaut kādiem naudas aplis vai kaut kādiem tur jautājums. Tad ir bijis Riskam taisīt, tas ir analogs Jeopardy. Tad bija Kreipāns, nebija gudrs, biju pamatā tur, vai tu esi gudrāks par Kreipānu, bija patiesībā jāsauc, vai tu esi gudrāks par Krumholcu. Jā. Tad vēl kaut kā, bija šitas Mārtiņš Počs vadīja, kā viņš sauc, Mini pa 3. Tur taisīja jautājums. 2 sezonas tur neaizgāja, pēc tam viņi tur pārveido to formātu. Un tad ir vesela kaudze, ir radio tie projekti, kas ir riņķī apkārt bijis. Ja, tur ir Monopolā, bija visi sādi konkursi, tad mēs taisījām ar Baibu Palkalnieci Eiropēdiju, kas bija par Eiropas Savienību, tad ir uz vēlēšanām taisīts, tad bija kaut kāds projekts ar. Tas bija tāds diezgan interesants, bet tā nebija spēle. Mēs taisījām, bija ideja tenis Latvijas radio, tur ierosināja. Mūrnieks, reklāmists, jā, viņam bija ideja atnāca. Un tā bija tāds prognozē. Tagad varētu paskatīties, ko mēs 1. gadā esam darījuši, bija, ka nāk tur par kaut kādas tēmas bija, un tad mētā idejas, kā varētu būt, jā, tur, nezinu. Par to, kā nākotnē varētu būt Latvijā. Tas bija uz 100 gadi. Tad varētu paskatīties, kas tur no tā ir iznācis. Varbūt, ka īstenībā pat kaut kur mēs esam bijuši pravietiski. Varbūt es Nostradamus pēctecis. Varbūt, jā. Zilā kalna Martis. Jo, tu arī vadi klātienes spēli. Jā. Šis burvīgais projekts IQ pozitīvs. Tu arī redzi, kā cilvēki gadiem spēlē. Kā tu vērtē, vai cilvēki paliek erudītāki? Nē, tie kaut kādi, kas tie profesionālie spēlētāji, es nezinu, vai tā ir erudīcija. Viņi ir tādi, vai tā ir erudīcija. Zinošāki viņi paliek. Vai zinošāk. Viņi piebāž galvu ar visu, ko. Kaut gan atkal ir otrs, ka tev reizēm ir izbrīns, ja, ka turpināsim. Es uzdodu, tu uzdod, Zigas uzdod un kaut kādu vēl tur Raimons uzdod jautājumu par kaut kādu tēmu. Visi apmēram ir par to uzdevuši to tēmu, un tev aiziet tas cilvēks kaut kādā televīzijas šovā vai vipā vai kā, viņš nezina. Tas ir bijis, bija pirms mēneša manā spēlē, kurā viņš spēlē. Pirms 3 mēnešiem bija tavā spēlē, un tur Zigas Facebookā bļauka, viņam arī 100 reizes tas ir bijis, un tas cilvēks nezina. Kaut kā, ka cilvēkiem ir kaut kas aizķerās, un ir kaut kas neaizķerās. Es pie sevis kaut kā, labi, arī nāk tur vecums un senīlisms un kaut kā tā, bet... ir kaut kāds, kad bija prāts spēlēs tie preses vai Delfu jaunumi vai pa Delfiem rauns vai kā. Paskatīsies, kas tur notiek. Spēle ir, teiksim, otrdien, pat kaut kādās pēdējās dienās, kas tu izlasi. Es pēc 15 minūtēm neko neatceros, ko es tur lasījis. Bija kaut kāds aktieris, es redzēju, bet kas tur bija un kā. Kad tu atceries, tev arī tādu jautājumu uzdod, varbūt tu atceries vai ne. Kad tu atcerēties vari,
Nu kā, gatavojot jautājumus, nu, ka tad tu vari. Nu, tev process, ka tu izēji visu cauri, un tu vari pastāstīt pa labi, pa kreisi, kas tur bija pirms. Kāpēc nav tas? Jā, tāpēc, ka nav tas, jā, jo tas bija citā gadsimtā vai kā. Ar Vaidakovu šitā te bija, kad viņš arī spēlē saka, ka viņš atskrien uz spēli, ir jautājums, un viņš saka, tikko redaktēju žurnālu, ja, un tieši bija šis te iekšā. Viņš saka, vai es atceros, kas tur bija tālāk? Nē, ir kaut kāda. Vēl ir tas, ka tev ir tā atmiņa ir no kaut kādiem jaunības gadiem. Tur līdz kaut kādām brīdim, ka to tu atceries, un kas ir kaut kādā pēdējā laikā, tur ir to tu kaut kādu brīdi atceries un aizmirsti. Bet tas kaut kāds, kas tev ir ielikts kaut kādā tur, senatnē, tas tev ir kaut kā saglabājies. Man stāstīja to tā, ka tagad tu esi jaunāks, tev tas informācijas apjoms, kas ir jāatcerās, viņš ir mazāks. Respektīvi, tāpēc tu to labāk atceries. Plus, tu vairāk emocionālāk to uztvēri. Ja? Tā, kad tev ir noteikts informācijas apjoms jau galvā saglabāts, tad ar katru nākamo tu jau sāc sortēt, vai tev tas būs noderīgs vai nenoderīgs. Ja? Un tad bieži vien tu to dzirdi un tā kā palaid, jā, es to zinu, tā kā ziņas tu izlasi. Ja? Tu konstatē faktu un pēc tam, labi. Bija. Jā, bet tur ir, vēl ir tas, ka tur, labi, tagad kaut kādiem jauniešiem, jā, tas nav, jā, bet ka tu... kas sanāk, manā laikā, manā jaunībā tās informācijas bija ļoti maz. Es krāju klubu nosaukumus. Ja? Tev ir tagad, tu vari atrast 17 viedokļus par to pašu vienu Madrides Reālu. Jā. Tur ir Madrides Reāla blogs, Madrides Reāla YouTube kanāls, Madrides fani, Madrides heiteri, viss, un tu to visu informāciju. Tāda enciklopēdija, Wikipēdija, tur vēl kaut kas un kā. Tev ir tu krāji. Tu esi priecīgs, ka tu esi uzzinājis nosaukumu Madrides Reāli, ka tāds ir. Jā. Ka tur tās informācijas bija krietni maz. Kur bija. Plus vēl tādā Rīgā, es pieļauju, varbūt bija, bet mums tur laukos Aignežos, tur aizēja, stāvējām rindā uz grāmatām. Bija tur kaut kāda, tā indiāņa ēra bija. Par Čingačguku, viņam no Fenimoram Kuperam ir 5 grāmatas, kā viņas saucās, pentoloģija. Pieejams tā reāli ir, tajās padomu laikos ir izdotas 2 Zverkavas un pēdējais Mohikāns. Un tā bija, mēs pasūtījām caur bibliotēku tā tīkla, Latvijas laikā izdotās tās 3 pārējās, kas tur bija Prērija, Pionieris un vēl kaut kādi. Un tad tev ir, tās grāmatas atgādā uz Ainežiem uz 10 dienām apmēram. Un tev ir kaut kādi škaļiki, kas tajā laikā lasa, stāv rindā. Apmēram vienam iedod, viņam ir jāizlasa kaut kādās 2 dienās, jau kaut kādā pagājis pusotru dienu, tas jau kaut kāds klauvē, kad tu pabeigsi lasīt, es gribu tagad lasīt. Ja. Un ka tev tā, nav tās informācijas. Vai pieņemsim, atceros, ka tēvs stāvēja 1. septembrī, vai kad bija, vai 31. augustā bija ikgadējā, kad varēja pasūtīt avīzes tajā laikā. Mums bija kaut kāda nāca Vokrugu sveta, un kad tur bija jāstāv visu nakti rindā, lai varētu pasūtīt Vokrugu sveta apkārt, tas tāds bišķiņ laikam droši vien, ka nošpikots no National Geographic, krievu žurnāls, kur bija par visādiem ceļojumiem un visādi kaut kā. Un tas žurnāls ir viens uz pilsētu. Kad tu stāvi visu nakti rindā, tur vēl kaut kādi citi stāvi, lai ir 4 Zaruļomi, kas ir autožurnāls tajā laikā skaitījās beig krūtais. Kad tie stāvi, lai dabūtu Zaruļomi pasūtīt, citi, lai 1 vai 2 žurnāli bija Čehu stadionu, kur varēja dabūt bildes ar tā laika zvaigznēm, hokeja un futbola. Respektīvi, sporta žurnāls ilustrētais, kāds pieņems pie mums nebija. Mums bija viss melbārs, bet tur krāsainis, tur varēja izgriezt, pieņemsim. Kas tajā laikā bija. Maradona jau parādījās, vai kaut kādi treķaku, pielikt pie sienas vai kā.
Nu, kāda tur informācija? Tagad tur svietu Ņem pakaļ. kultūru, Jā. Nu, nevar izlasīt jau tur. Nu, ka tev ir jāizlasa kaut kādi dēls lasa uz krājas rudas laukā, man liekas, gadus 10. Jā, laikam pamatskolā viņam bija pirmo reizi, kad viņš tur rakstīja kaut kādu. Bet uzrakstīja, izlasīja kaut kādas 30 lapas puses, uzrakstīja kaut kādas atcerējumus. Tad, kad mājās prasa, ka tev jālasa vairāk omītes, kad ir jālasa vairāk grāmatas un kaut kā es lasu, tur man vajadzētu izlasīt to, bet tā viņam tur kaut kāda. No 30, tās, man liekas, līdz 36 kaut kā tā pavirzījās, ja tur kaut kādā 5 gadu laikā. Ja, bet, mēs tur lasījām, tur gājas biblioteka bija pa šitādām čupām grāmatas, ja, tur nedēļas norma, tur lasīja zem segas, lasīja kā. Tādēļ arī ir brilles, ja, bet bija kaut kādās 5 gadu vecumā jau bija. Tikko bija iemācījies lasīt, bija pirmā grāmata, bija kaut kāds zvērkāvs šitādas līdz zem sagas un lasīja. Nē, man arī jau no bērnības lasīšana bija interesanta, un es arī Murjāņos, ka mācījos, es regulāri gāju uz bibliotēku, ņēmu dažādas grāmatas, un tas bija tāds veids, kā bet tev tajā laikā arī tur vairāk cits jau nekā tur nebija. Tev nebija internets, tev nebija kaut kas, ar ko, vai pagalmā kaļimbambāva, vai 12 kociņi, vai ķerenes, vai kariņi, vai futbols, jā, vai, tad, kad ir ietriec iekšā, tad lasi, un tad otrā rītā samet grāmatas somā un dodās uz skolu. Tā ir. Ko, Ivo, paldies tev par sarunu. Tiekamies ne tikai spēlēs, bet arī citos mūsu savstarpēji sadarbības projektos. Labi. Lai gaišs prāts un labi jautājumi. Labi, paldies. Paldies.